188 Liana. Labvakar. Labvakar. Man tāds jautājums ir. Es drīkst šokart dzert vai nedrīkst? Nedrīkst. Bet, kāpēc? Ūdeni tikai. Ūdeni drīkst. Ūdens man te ir daudz, bet, man te arī stāv nopietni šņabītis. Šņabīti nevajag. Bet alu? Rīta brīvdiena, parīt brīvdiena. Es domāju, ka nav vērts sagādēt ar sliktu pašsajūtu rīt to. Bet taču jānosvin. Kas? Mazajiem bērniem skola beidzās. Ziemassvētki nāk. Jūs sevi tiem mazajiem bērniem un skolniekiem pieskaitāt, tad es domāju, ka tas ir galīgi aplap. Nē. Man bērniem beidzās skola, un tas ir jānosvin. Tad kopā ar bērniem vajag kaut ko darīt, nevis sēdēt uz skolu. Bet es jau domāju tieši ar bērniem. Maniem bērniem 16 un 17 gadi, kāpēc es viņiem nevarētu atzert? Es domāju, ka nē. Bet ja vecāki ļauj... Bet ko tad jūs no manis gribat izdzirdēt? Vecāki Nē, šnabicēt bērniem 16 gadu vecumā. Prātiņš vēl nav tik stiprs, lai varētu šnabicēt. Es vēlējos uzzināt tikai savu horoskopu šodien. Tad vajadzēja ar to sākt. Jūs man prasa tādas lietas, kuras gaida zinat, ka es teikšu ne. Labi. Tad kāds man šodien ir? Horoskops, kas tad jūs esat jāprastā? Skorpions. Jā. Skorpions, vai? Jums datu bāze nojuka, vai? Nē, nenojuka. Es tagad grabinu un mēģinu atrast jums piemērotāko horoskopu uz šodien. Mums viņi tik lēti viss nejūka. Ja jūs esat skorpions, tad šodienai uzmanīgi darbojieties ar finansēm. Lielais materiālais iegūms var pēkšņi tikt zaudēts. Iemīļotā persona var neizprast situācijas nopietnību un daļa saņems necerētu dāvanu. Tad, cik es saprotu, es varu iet sadzert. Es domāju, ka jums uzmanīgi jādarbojas ar finansēm un nav ko naudu tādām aplamībām tērēt. 5 lati jau bišķi var iztērēt. Ja 5 lati un ja skaidrs prāts, pēc tam tad var. Jā, tad jau. Paldies par informāciju. Visu labāk.